tā. Jā, tas bija diezgan failīgi, laikam. Es ļoti daudz no viņa dzīvībām nenoņēmu, bet viņš nebija vismaz, man liekas, tāda švāma kā Artorijas, kuru es pieveicu ar smagajām bruņām, bet tas puķis pārāk ātri kustās, un viņam nav jānāk pie manis kā Artorijasam. Viņš mierīgi mani nogalina no attāluma. Tāpēc, jā, man liekas, ka man būs jāmaina šīs ekipējums atkal uz kaut ko vieglāku. Nu jā, te viss izskatīt ir mazliet ķēpa, un es to neesmu vēl vāgi izdarījis, jo es ļoti vienkāršoties spēlēju vairums spēle, vai drīzāk pirmo kaut kādu, līdz es nokļuvu līdz L, vai es spēlēju ar savu pamatu tērpu, kas bija Wanderer's Coat, Wanderer tērps, kurš nebija pārāk smags, un viņš bija diezgan efektīvs. Un tad es tā ļoti neiedziļinājos tajā, ko es tur ik pa laikam savācu un tādā garā. Bet likās, ka viņš ir pietiekami efektīvs, man nevajag tur neko min-maxot un tādā garā. Nebija tik grūti vienkārši, ja es nosprātu, tā bija man vainā kaut kādā skill līmenī vai arī kaut kādā pārsteiguma līmenī, nevis bruņu līmenī. Bet, jā, tad es nejauši uzgāju tās šīs te bruņas no Elas, kuras laikam ir īpaši labas pret uguni, kas laikam neizbrīna. Un tad es tās uzvelku, laikam galvenokārt skatoties uz šo stātu, uz fizikālo. Un tas bija tīri ok, kurš maģija, arī diezgan labs, jā. Wow, Fire Defense viņam ir labāks nekā manam diezgan smagajam. Varbūt arī tad jāskatās, ja racionāli pieiet tad uz maģijas defensu. Piemēram, varbūt, pat Crimson. Jā, Crimson viņš izskatās stilīgi sarkans, bet viņš ir baigais mēsls, ne? Kad tā paskatās. Jā, kaut kāds sūds. Salīdzinot ar šo vienkārši tur nav salīdzinājumi. Labi, Crimson, ok, laikam kaut kas zibens saistīts, bet tikai pat 3 stiprāks nekā šim un smagāks tik un tā. Ui. Bet, nu jā. Nu labi, es negarlaikošos pārāk ar šo, bet, nu labi. Tik un tā.